Un ar šo darījumu, tas, kas bija minēts, šeit 10%, 14 miljoni, jā, tas teorētiski pasaka, ka pie šī brīža situācijas 14 miljoni, tad uzņēmuma vērtība potenciāli 140 miljoni, potenciāli tā varētu būt. Starts uz biržu, tad pēc tam Lufthansa paliktu vismaz 5% no uzņēmuma. Nu, tas nozīmē to, ka viņi kaut cik ir novienojušies to, ka cena varētu, vai novienojušies, tirgus kapitalizācija varētu būt vismaz 280 miljoni eiro, ar ko Air Baltics varētu būt pēc tam biržā. Starp citu, tie, kas ir lasījuši kārtīgi sekojuši investoru klubam, tad atcerēsieties, ka es pirms gada pēc iepriekšējā Latvijas bankas fóruma biju uzrakstījis, kāds varētu izskatīties ar Baltika IPO. Un toreiz es, manuprāt, biju nonācis pie kaut kāda skaļa 340 miljonu eiro tirgus kapitalizācija. Tas gadu bija atpakaļ. Nevajadzēja nemaz netur lielu banku investīciju analītiķus, vēl kaut ko, ja? Pietika investoru klubā pastīs, lai nonāktu tas kaut cik realistiskai. Ja? Tagad izskanēs vēl citi skaitļi, un, protams, arī es gribētu, lai tirgus kapitalizācija ir krietni lielāka, tad visiem būtu labāk.